Čau decembrī, 2025. gada decembrī, un nu jau es nāku te tagad tieši šodien ir 5. decembris. Bet es izlēmu, ka man ir bišķiņ jāapsēžas un jāizstāsta jums, ko tad jūs redzēsiet šajā video, un principā arī, ko jūs redzēsiet visa decembra laikā. Un jāsaka, ka es šeit kādu laiku neesmu bijusi, un es gribēju atrast kaut kādu veidu, kā tad negluži piespiest sevi, bet noturēt sevi grožos saistībā ar to, ka ir jānofilmē, un ka ir kaut kas jāpublicē, un kā atkal ir jāveido šī kopiena arī šeit YouTube'ā. Un tad es izdomāju, ka man būs šis te brīnišķīgais advents kalendārs, kas ir kas ir Maruma Jārnas advents kalendārs. Es filmēju ar priekšējo kameru, tam dēļ viss ir nedaudz otrādāk apgriezts, bet jā, šis ir Maruma Jārnas 2025. gada advents kalendārs, un šeit tad ir šādi 25 lodziņi, kurus varam vaļā katru dienu. Jā, kā jau es teicu, šodien jau es esmu 5. decembrī. Jā, es vēl pirms advents kalendāra saņemšanas es biju jau uzzīmējis, uzskicējis to, ko es gribētu adīt. Un, jā, tad caur decembrim vedīšos līdzi šajā dizainā un krāsās, jo arī man ir pārsteigums tas, ko es varu vaļā, un kā šis te veidojas adījums, un šobrīd man šķiet, ka būs baigi forši, un ceru, ka jums arī būs interesanti paskatīties līdzi, un jā, droši pastāstiet, vai jums ir advents kalendārs, vai kādreiz ir bijis tieši dzīves advents kalendārs, un ko jūs no tā adījāt, vai ko jūs vēl plānojat adīt, un man liekas, ir forši padalīties idejās, jā, lai arī citus iedvesmotu. Nu, lūk, tā kā sākam skatīties, un ceru, ka jums būs interesanti redzēt, kā tad šī nedēļa attīstās, un kādas krāsas mēs tur redzam, un kas tad ir šis tādīklis, šis dizains, kuru es sāku izstrādāt kopā ar jums. Un, jā, lai forši un lai decembris paiet mierpilni, un ļoti ceru, ka kaut kādā brīdī arī uzsniks sniegs, un ka būs bišķiņ gaišāk, jo arī tagad es filmēju, un es visu laiku domāju, cik daudz es varēšu paspēt izdarīt, kamēr ārā vēl ir gaišs, un kamēr jūs vēl varat mani redzēt, un man nav jāslēdz iekšā mākslīgais apgaismojums. Tā kā patīkam skatīšanos, un uz tikšanos. Atā! Čau, labrīt, 1. decembrī, un man ienāca prātā doma, ka es varētu decembrī jums parādīt to, ko es ādu no advents kalendāra. Un man šogad ir šāds tā Maruma Jārnas advents kalendārs 2025. gada. Un tad, katru dienu vērsim vaļā, apskatīsimies, kas tad ir iekšā. Un rādīšu arī, protams, to, ko es ādu. Šodien vēl neparādīšu to savu ideju. Ideja man ir, ko es ādīšu, bet šodien atvērsim pirmo dziju, lai es varu uzvadīt paraudziņu. Un tad jau rītdien parunāsim par to, kas tad tur galā sanāks. Kā arī es vēršu jau šodien vaļā arī savu pilnos 100 gramus 4. Tā kā, ja negribās vēl pagaidām redzēt to, kas tur ir iekšā, tad iesaku šo video skatīties droši vien, ka pēc tam decembra beigās nedaudz atlikt skatīšanos, bet
ja viss ir ok, ar to, ka redzēju, kāda krāsa būs iekšā, tad forši skatīšanos. Tad, šī ir 1. decembra minīs četrīte. Kā redzējāt, šogad mans kalendārs ir merino single bāzē. 100% supervaša merino, 366 metri, 100 gramos. Un šī ir mana 100 gramu šķetere. Jā, vēl ko nepieminēju. Šogad Kristīne advents kalendāru krāso grēdientā, kas ir iedvesmots no zvejnieka ciema no Piejūras. Un tā kā man liekas, ka būs baigi skaisti. Jā, iešu tīt dziju un tiekamies rītdien, un tad jau parādīšu, kas man tālāk ir sanācis. Tad čau 2. decembrī. Un šis ir 2. decembris manā Marumajānas adventas kalendārā. Tik ļoti, ļoti skaisti. Un un man šeit ir pienācis laiks arī izstāstīt jums, kas tad ir plānots adīt. Tā skats ir nedaudz pamainījies. Šeit jau jūs redzat to, ko redzējāt vakardien, 1. decembris. Un 100 gramu šķetere. Un tad šeit ir jau 2. decembris. Izstāstīšu no sākuma par plānu, un tad parādīšu, cik jau tālu esmu tikusi. Man paveicās ar to, ka mans paradziņš stāvots kamiņu ļoti ātri izžuva. Un īsumā plāns ir radīt jaku. Iedvesmotu principā no flaneļa pidžamām. Man šķiet, ka decembris ir īstais laiks pidžamām. Un, es esmu pierakstījuši klāt, ka ja nu paliks pāri dzija, tad varētu kādu vai nu pieskaņotu svārkus vai tēkreklu adīt klāt. Un, nedaudz jau izrēķināju, kā redzējāt, esmu sākuši adīt, bet
ir paraudziņš. Tātad, principā, plāns ir, ka pamatkrāsa būs minīs 4, un kontrasta krāsa būs zaļais tās 100 gramu 4. Un kaut kā tā izskatās paraudziņš. Adiju ar 4 mm kubiskajām adatām, tad, principā, sanāk 3,75, ja runājam par apaļajām. Un blīvums ir 23 vādziņi un 40 rindas. Jā, atgādinu kaut kā tā tas varētu izskatīties galu galā. Un šobrīd, tad, cik tālu es esmu, izlēmu, ka adīšu ar tā saucamo japāņu slīpo plecu un uzmetu aikordu. Un tad šādā tā veidā aizpildīju tālāk. Nu, jau es esmu tikus līdz vietai, kur es adu taisno muguras daļu. Šobrīd plāns ir šodienai pārtīt 2. decembri. Nedaudz ielaist pāris rindas 1. decembri kopā ar 2. decembri. Tad turpināt ar 2. un uzcelt abas priekšpusītes, lai es varu paralēli adīt arī priekšpusi. Un jau to, kas paliks te pāri, no 1. decembra ielaist priekšpusē un tad tālāk arī likt iekšā 2. decembri. Jā, tā kā tas ir plāns decembrim, būs jaka. Un jā, izstāstiet, ko jūs adat no advents kalendāra, vai šogad, vai kādu no iepriekšējiem gadiem. Un, principā, man šķiet, ka šāda tipa jaka var vispār ne tikai no advents kalendāra adīt, bet arī no kaut kādiem pārpalikumiem, teiksim, tā kā tas tāds man šķiet diezgan jauks tāds projektiņš. Es domāju, ka es kaut kādā dienā arī piesēdīšos un izstāstīšu nedaudz sīkāk par to, kā tad šī jaka tiek adīta. Un tiekamies rītdien! Nu ko, čau 3. decembrī, un tad, 3. decembra advents lodziņš arī ir atvērts, un atkal ir šāda gaiša, skaista minīs 4 ar krikumiņiem. Un man šķiet, ka ļoti, ļoti labi izskatīsies kopā ar to, kas jau ir. Un parādīšu tā, man te nedaudz bārtaks, bet parādīšu to, cik tālu esmu tiekusi savā jakā. Un šobrīd tas izskatās šādi. Šobrīd izstāsta šādi, tad jā, te var redzēt ir 1. decembris, te ir 2. decembris, un tad liksim klāt 3. decembri. Man šķiet, ka Kristīnai būs izcili izdevies šis te grēdienta koncepts, krāsu pārējais koncepts. Un jā, sāku adīt arī drusku priekšu jau. Drīz būšu izadījusi 1. decembri. Tagad aiz mugurā satīšu 3. krāsu un mugurā laidīšu iekšā 3. Un jā, man liekas, ka pagaidām sanāk beig forši.
vispār radu rievotajā rakstā, bet vietās, kur es laidīšu tamborēto pīnīti, tur es ielaižu krēlisko valdziņu, lai pēc tam foršāk ieguļās ar pārējo audumu. Jā, tā kā tik tālu esmu un tiekamies rītdien. Čau! Tā, kurš datums šodien mums ir 4. decembris. Tikko atvēru 4. lodziņu adventas kalendārā. Un šeit ir 4. šķeterīte. Gaisma ir tāda, kāda tā ir šodien. Esam nonākuši uz tumšo laiku. Un, jā. Jūtu, ka laikam kalendārā ejam drusku vairāk uz tādiem jau rozīgi sārtajiem toņiem šobrīd. Tie, kas mani zina, tie zina, ka man rozā krāsa nav mīļākā krāsa. Bet es kaut kā pirms es sāku vērt vaļā adventas kalendāru, es tieši nodomāju tieši par rozu. Un es sev apsolīju, ka nekas, kad arī, ja būs kaut kas no rozā, ka es adīšu tā kā ir. Un varbūt tās kaut kā iemācīšos vilkt rozā krāsu arī. Bet jā, šeit ir 4. mini šķeterīte. Un tā, pierreiz parādīšu, cik tālu tad esmu tikusi ar jaku. Tā, piedošana, būs nedaudz troksnis no adatām, bet šobrīd situācija ir šāda, parādīt grūti, ļoti daudz diegu gali, bet kā ir, tā ir. Principā šobrīd es esmu uzadījusi muguru, mugurpuse ir pabeigta un man vēl ir kaut kādas, man šķiet. Tā, es skaitīju, un tagad es neatceros, varētu būt kā 18 vai 20 rindas priekšpusēm abām jāuzada. Jā, tagad tas ir tāds darbiņš šobrīd, kur es esmu. Jaka ir VVD izgriežums, audzēju klāt pa vienam valdziņam katrā 4. rindā. Jā, un pēc tam man ir plānā, ka es adīšu dubulto pogu aizdari šeit te. Un tad, man liekas, būs diezgan ok arī ar to, ka viņš ir dziļāks, ka tā pieaudzēšana ir katrā 4. rindā. Nu, jārēķina vēl, ka druscītiņi. Tas ir supervašs, un pēc aprēķiniem es zinu pēc pāraudziņa, ka man vēl pastiepsies drusciņi, bet man šķiet, ka būs ļoti, ļoti ok. Tā kā jā, tā tas šobrīd izskatās, un tīšu nākamo šķetrīti un likšu klāt. Tik interesanti skatīties, kā krāsas attīstās un kā tā krāsa pārējie sanāk, un man liekas, beig forši. Es vēl arī, ko es izdarīju, tā pirmo krāsu sanāk, es izadīju visu, jo man bija paraudziņš vēl. No otrās, viņa ir šeit tā kaut kur, no otrās es nedaudz atliku, lai es varu iedīt piedurkņu sākumus, un tev pašas izdarīju arī ar trešo, es nedaudz atliku, lai varu iedīt piedurknēs, jo es nezinu, kā krāsu pārēji turpinās veidoties, un es tā kā gribēju nodrošināt to, ka, teiksim, ja man te ir gaišais, lai man arī piedurknēs sanāk kaut nedaudz gaišais, lai nesanāk tā, ka, teiksim, nezinu, es visu gaišo izedu te, un tad man pārējā aiziet atkal piedurknes ir pilnīgi tumšas. Ceru, ka izskaidroju, ka sapratāt ideju.
Bet jā, tā kā ādu ir ļoti interesanti, ir forši. Padrusciņai katru dienu. Un tad jau redzēsim, cik tālu man izdosies tikt līdz 24. un 25. decembrim. Visticamāk, ka gatava nebūšu, bet kaut kur puslīdz varam likt likmes. Bet jā, tā kā tas kaut kas tāds. Un es tieši vakardien arī vēl skatījos Ivondas video par advents kalendāriem, un viņi tur runāja par to, ko var uzadīt vēl, izmantojot advents kalendāru. Tā kā, jā, man šķiet, ka šī jākabas beig foršos variants, un sakiet, ko jūs domājat, vai ir jāraksta apraksts jakai, vai nē, vai ir interese arī jums adīt šādu te jaku. Čau! Nu ir 5. decembris jau, un tikko atvēru 5. lodziņu advents kalendārā. Un kā jau es vakar minēju, izskatās, ka ejam rozīgajā virzienā, jo šī ir 5. šķetrīte ar tādiem bēšiem, smilšīgiem toņiem un vietām rozā. Tā kā šis tad nāks, tagad tās nākamais. Un tik tālu es esmu tikusi. Savienoju jau priekšu muguru pusi kopā. Tik tālu ir zem rokriņķiem izadīts. Un jā, šobrīd tas ir tas, kā grēdiens izskatās. Krāsa pārēja no advents kalendāra. Un tad šodien darbiņš būs šeit šis detālāk. Un jā, tad jau tiekamies rītdien. Čau jau 7. decembrī. Vakardien nedaudz sanāca izlaist kalendāra atvēršanu, jo bija jādodās uz koncertu. Bet šodien varu vaļā 2 lodziņus. Un šis tad ir 6. decembris, un šis ir 7. Un, lai šobrīd man šķiet, ka man šis ir viens no mīļākajiem krāsojumiem uz doto brīdi. Ļoti skaisti. Ar visu to, ka rozā man šķiet ir ļoti skaisti. Un nedaudz par to, kur tad es esmu. Nekas daudz nav mainījies, jo, kā es teicu, vakardien lodziņus neatvēru. Attiecīgi neadīju, bet tā, paņemsim kalendāru, liekam malā, lai drusciņi vieglāk saprast, kas notiek, bet šobrīd progress ir šāds te, un, jā, man liekas, baigi forši kārtojas krāšas, un tā nākamais mums būs šis te 6. un 7. jau uz tādu tumšāku ies. Tā kā jā, es ceru, ka jums ir forši pagājis 1. decembra nedēļa, un
un tiekamies nākamreiz.